Labvakar! Vai jūs varat iedomāties, ka Rīgā ir kafejnīca, kurā pieejama dažāda literatūra? Pie tam šeit dzīves sagurušiem tiek piedāvāta sedziņa, lai var pačučēt. Tas nav nekāds joks. Pašā Rīgas vidū Jūgenstila rajonā atvērta jauna kafejnīca Lasītava, kur iecienījušas slavenības un humoršovu zvaigznes. Cilvēks ēdot, uzņem barību. Un ēdot lasītais uzņemās daudz labāk nekā neēdot lasītais. Izrādās daudz tiešām iepriecina Lasītavas piedāvājums, garda pusdienošana un zināšana apguve vienlaicīgi. Lasītavas lepnums dažādas literatūras pērles, Raiņa darbi, latviešu dzejas klasiķu daļdarbi, laika gaitā nodzeltējušas avīzes, žurnālu kaudzes, pat Ziemassvētku kartīšu izlases albumi. Mana bērnība! Ceru, ka tādu grāmatiņu manas bērnības karti. Šobrīd mums ir tā lieta tāda izvērtusies, ka mums cilvēki nes savas jaunās grāmatas un lūdzās iemainīt pret kaut kādām vecajām. Ja? Ja nav pilnīgas pērles un mums kaut kādas sirdī ļoti tuvas grāmatas, tad mēs arī, protams, ļaujam un mainam. Taču visvilinošākā šķiet kafejnīcas Lasītavas ekstra. Sēdziņas, pilvens un atpūties cik vēlies. Sasedzies, lasi vai sapņo. Mums atnāk daži vīri, iedzer alkoholu un vakarā, lai nebūtu jābrauc mājās un jāriskē ar to, ka viņš iedzērs brauks, vai ne, viņš smuki noliekās uz dīvāniņu, uzsad sedziņu un guļ. Mums nekas nav pagaidām pret. Daži gan atzīstas, ka šāds piedāvājums ir visai riskants pasākums. Tas ir ļoti riskanti, patiesībā. Jā, jā, tas viens, ka var pagurit līdz galam, un otrs ir daudz tādu cilvēku, kas ir paguruši. Saga viena. Pakrist varbūt gluži šādu iespēju neizmantot, bet, kā teikt, sasekties un vienam otru pasildīt, kāpēc gan ne? Un tiešām, kāpēc gan neatpūsties dienas vidū? Vai pusdienas un vakariņošana nepārvērst literatūras labirintu ceļojumā, ja reiz tik drosmīgi ir kafejnīcas saimnieki un zinātkāri apmeklētāji? To, ka kaut kā beigas ir sākums kam citam, pagājušās nedēļas beigās ar spilgtiem piemēriem Rīgā parādīja pasaules slaveni iluzionisti. Rīt pēdējie sagatavošanās darbi aizkulisēs pirms izrādes, bet skatītāji jau brīnās par triku pasaules pārsteigumiem un atzīst, ka tic brīnumiem. Kāpēc, lai viņiem netic? Tas vienīgais, ka atliek, kam ticēt īstenībā. Brīnumi piepildās, vai ne? Pasaules lielāko burvestību meistari atzīst, ka skatītājiem joprojām tīk iluzionistu māksla. Pats triks ir kā uzdevums, kā puzle, bet īsta mākslinieka galvenais uzdevums ir pacelt to citā līmenī, tā lai tas izskatītos nereāli, bet patiesi. Tāda smalka līnija starp realitāti un nerealitāti. Lidojoši galdiņi, bumbas un citi priekšmeti skatītāju acu priekšā, nez no kurienes birstoša nauda, virs galvas pāršķelts ābols un citi meistarīgi iluzionistu triki ir ilgas trenēšanās rezultāts, jo viena nepareiza kustība un triks var izgāzties. Man tiešām pats grūtākais ir katru reizi visu izpildīt precīzi, jo, ja es kļūdos, sekas var būt arī letālas. Tomēr ne visi burvju darbiņi ir tik bīstami. Daži ir smalku matemātisku aprēķinu un roku veiklības rezultāts. Jautāti, vai visas pasaules triki jau ir zināmi, mākslinieki atzīst, ka daudz vēl tikai top. Katru dienu pasaulē top 4-5 jauni izgudrojumi triki, jo ir speciāli iluzionisti inženieri, kur rada šos trikus. Liekas, triku pasaule ir bezgalīga, tāpēc atliek tikai skatīties un brīnīties. Maģiskus trikus savā gardrobē veic arī mūsu šīs dienas dzīves stila varoni, kurā stilo ar pārliecību. Jauna smaidīga dāma uz miniatūra divriteņa. Tā ir žurnāliste Agnese Kleina. Viņas stila atribūti ir pat ļoti pamanāmi, tāpēc stils bez tabū dodas ciemos pie atraktīvās jaunietes. Agneses istabā ar krāsām šokēja Mendeļejeva tabula, pie sienas popkultūras ikonas un vēstures liecinieces. Bet pārbaudījums acīm ir Agneses rotu krājumi. Tā tik ir ideja auskaru skapītī atrodam auskarus, datorklaviatūras taustiņus. Būdama mākslinieku atvasi, Agnese savas lietas atrod internetā vai pie radošiem prātiem vienkārši iemesla dēļ. Es jau gribu tā, lai tas būtu tikai mans, un ka tur ir pats interesantākais, tad, ja tā kā es jums varu tagad stāstīt šitos mandiņu dabūt tur, un ka tur ir vesels stāsts aiz tās mānas, ka nevis vienkārši sīgai veiklā nopirkt. Tur nav interesanti. Savas garderobas lietas smalkā dāmīte atrod pēc šāda principa. Kā zināms, ir vintage un otrās rokas, kur nonāk lietas, kas jau ir pavalkāts un daudz īpašnieks jau pārdzīvojušas.
Bet tam arī ir sava vērtība, jo tur ir arī personība klāta. Stāstiem apvīts ir Agneses kaklerots, fotokamera ar pērlītēm vai mazliet pakusis garšīgs saldējums, lāčplēša figūriņa jaunībā vai rotaļu zirdziņš ar labākajām bērnības atmiņām. Tieši stāsti un personīga attieksme liek Agnesē meklēt zināmus un nezināmus ļaudis visā pasaulē, kuri darina dīvainas lietas. Viņi man atsūta to mantiņu, turklāt ir konvertīšu maziņš, tur ar Parīzes Eifeļa turnīti, nešārakstīs paldies. Paldies, Agnes, un ar parakstiņu un ar savu vizītkarti, tā personīgā attieksme. No pārdomāti un glīti sapakotajām kastēm Agnes izceļ cepures, koķetes un sievišķīgas. Mīļākā Agnesē ir Londonas Portobello tirgu atrastā vēsturiskā cilindra cepure no bebrādes. Viņa neslēpj prieku par atradumu. Un ražota kaut kur Anglijā, Bristolē, kur redzams ir firmas nosaukums. Tā kā īsta manta. Dīvaino mantu meklējumos Agnes iemanījusies gan cenu nodiņģēt, gan atlaides īstajā brīdī sameklēt. Demonstrējot profesoru Cipariņu cienīgus zābdziņus, Agnes atzīstas. Tas, kas man pārsvarā šeit, tas ir dabūts par ļoti saprātīgu cenu. Jo tāpēc, ka man pašai ir jātaupa, un es nekad nebūtu interesēta maksāt traku cenu. Kādus no neskaitāmajiem apaviem smaidošā būtne reiz nopirkus tikai par nepilniem 10 latiem. Secinām, ka interesanti atribūti un prieks par dzīvi ir iemesli, kuru dēļ ikdiena var līdzināties šarmantai franču teātra izrādē ar laimīgām beigām. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!